A6 C8 Audi 2019. gads. Tas pats Audis, kur mēs iepriekš ielikam iekšā downpipe, izņemam DPF ar katalizatoru un ielikam smuku downpipe tai mašinai. Lieta ir tāda, klients bija nočipojies mašinu iepriekš citā servizā, un mēs pamērījām jaudu, jo tas servis neturēja jaudas stenda visticamāk, nevis ticamāk, bet nebija jaudas stenda un nevarēja pateikt konkrētus ciparus par jaudu. Mēs pamērījām uz jaudas stenda jaudu un sasniedzam, viņam bija jauda 310 zirgu un 596 griezies moments. Tātad tai mašinai ir 500 griezies moments oriģināli no rūpnīcas un 231 zirgspēks. Tā kā šito mašinu var sagriezt līdz 350 zirgspēkiem un 720 ņūtoniem. Tā kā vairāk kā 200 ņūtonu klāt, tai mašinai pārējais 100 zirgspēku klāt ir jābūt kā minimum. Tā kā arī konstatējam to, ka normāli turbinas nevarēja izpūst uz to brīdi. Klients atveda downpipe, mēs ielikam iekšā downpipe, pilnvērtīgi viņu atkodējam, uzlikam mašinu uz jaudas stenda un pārtaisiem savu tagad programmatūru un mēs viņam sasniedzam 330 zirgu un 700 griezies moments. Mēs izlabojam to programmatūru, kas tur bija iekšā viņam ierakstītā, uzlabojam, var teikt, papildinājām, sakārtojam tā, kā vajag, jo nesen mums arī bija līdzīga mašina, kur sasniedzam arī ļoti labus rezultātus uz jaudas stenda ar visu ekoloģiju, bet šitai mašinai, ņemot vērā, tagad neko nav, taiksnā trūba, downpipes ir ielikts, ADBļu atslēgts, EGRs atslēgts un ir sasniegts 330 zirgu un 700 griezies moments. Tātad plus 100 zirgu un plus 200 griezies moments tai mašinai. Šita mašina to var, nekāda problēma tai mašinai nebūs. Ir čipotas tādas mašinas ļoti daudz jau, un ne tik mūsu servis, un pat visas ārzemēs, un tādi rezultāti pareizi ir. Tā kā redzi, starpība, kam ir jaudas stends, kam nav jaudas stenda, tad mēs pilnvērtīgi varam pārbaudīt, kā mašina darbojas uz jaudas stenda, kā parametri ir. Piemēram, viņam šobrīd ir 82 vai 6 mg degvielas, un mums ir līdz ar to 330 zirgspēku. Skaties! 327, gandrīz 330 zirgu un 696,2 700 var teikt zirgspēki, tā griezes moments. Un arī redzi, miligrama injections mums ir šobrīd 82 miligrama injections. Tā kā arī nav pārmočīts, tur var teikt ne jau 90 vai 100 miligramu, bet 82 miligrama injections tai mašinai, tā kā arī nav pārliec degvielas, tā kā pieliekot nedaudz kripatiņus visus parametrus, aizdedzē slenkius, reila pressure, turbinas spiedienus, griezes momentus, pedāļa asuma, limitus, temperatūras pieregulēt, ne jau visus izrūbīt. Tur ļoti garš un liels stāsts, ko vajag izmainīt tai mašinai, lai sasniegtu tādu pareizu kvalitatīvu jaudu. Tā kā uz doto brīdi 330 un 700 izbraukšu uz jaudas stenda, paskatīsieties, kā mašina uzvedas, vai kūp, vai ne, un kā viņš mums brauc. Tāks, palaižam. Tikai vajadzētu atslēgai ielikt iekšā un palaist ventiļātoru.
Tā kā pie 3,2 būsta un tajā brīdī mums ir nepilns 80 mg injections un 330 zirgspēki mums tai mašinai ir un gandrīz arī 700 griezies moments. Ņemot vērā, mēs atstājam ieslēgtus visus limitus, temperatūras limitus, LS limitus, tad mašina saudzēja savi braucot, viņa nepārkarsēs tavu uz trāsēs vai bāni vai Vācijā kaut kur braucot. Viss būs ok ar temperatūru, ar visiem limitiem. Tā kā droši, saudzīgs fails. Ko mēs izdarījām? Tagad šobrīd saliksim punktus. Pārtaisījām programmatūru, pamērījām mašinu uz jauda stenda, kādi ir rezultāti, pārtaisījām programmatūru, paņemam data logus, izanalizējam visus, lai būtu viss kārtībā attiecīgi pret reila spiedeni, miligramais degviela ar turbina spiedeni, visu, lai sakristu tā kā vajag, atkodēta pilnvērtīga ekoloģija, sakārtotā fails, viss iztestēts, visu tūlītās izdrukāsim dokumentus, iedosim jauda stenda rezultātus, nosūtīsim klientam šito video un arī bildes no mūsu darba un visi būs priecīgi. Tā kā, paldies, ja tev arī vajag normālu labu čipu, pārbaudītu ar garantijām, vari pieteikties, sakārtosim. Jauku dienu, čau!